Šodien īsumā par lielo ciklu astroloģisko notikumu, kas mūs sagaida 2026. gada 17. februārī. Un ziniet, šī nav nekāda parasta otrdiena. Tas ir moments, kas pienāk tikai reizi 30 gados, jo planēta Saturns sāk pilnīgi jaunu ciklu. Būtībā tā ir tava iespēja apzināti ielikt pamatus savai nākotnei. Tātad, pirmkārt, tev ir jāizvēlas savs 30 gadu fundaments. Redzi, astroloģijā Saturns ir atbildīgs par struktūru, par ilgtermiņa lietām. Tas nozīmē, ka lēmumi, kurus tu pieņemsi šajā dienā, tie lūk veidos tavu realitāti nākamās 3 dekādes. Un uzmanies, ja tu izvēlēsies nedarīt neko, tad arī šī bezdarbība tiks nofiksēta kā tava izvēle. Neizlemt nozīmē ļaut pagātnē vienkārši vilkties līdzi nākotnē. Otkārt, šī izvēle rada to, ko sauc par lielo sadalījumu, un te spēlē ienāk Plutons planēta, kas simbolizē tādu dziļu, pamatīgu transformāciju. Viņš tev būtībā uzdod ultimātu, vai tu esi gatavs pa īstam mainīties, vai tikai gribi, lai apstākļi mainās paši. Tā cilvēce sadalās 2 ceļos. Vieni paliek pagātnē, kamēr otri sāk kaut ko pilnīgi jaunu. Un visbeidzot, ir laiks praktiskam solim, apzinātai atbrīvošanās. Šī ir diena, kad pavisam reāli, ne tikai metaforiski, ir jāatlaiž viss, kas tevi bremzē. Vecas bailes, aizvainojumi, lomas, no kurām tu jau sen esi izaudzis. Izvēle, zini, ir diezgan vienkārša. Vai nu tu atlaidi bagātni pats, vai arī pārmaiņas tavā dzīvē ienāks pēkšņi un, teiksim tā, negaidīti. Tātad 17. februāris ir tava iespēja kļūt par savas nākamās 30 gadu arhitektu.